par to, ko manā dzīvē ir izdarījis šis te produkts. Tāpēc es gribēju parādīt vienkārši to, ko jūs varat sasniegt. Es nezinu, kāda jums ir visām situācija, bet es jums varu parādīt savējo. Man šī te kleita, es ielikšu bildi, un viss šitas te bija pilns. Es viņu pirku martā, un man viņa visa šitien te bija pilna. Šitā te kleita viss, kur man var tagad redzēt, ka man pat lec ir te uz leju pa daudz. Un šitas te viss man bija pilns, man bija šitā te pilns viss te. Bet tagad man ir tā te, var teikt, šitā te vēl ir palicis. Protams, ko darīt. Bet kāpēc es to visu rādu? Es vienkārši rādu, ja nu kādai no jums ir pienācis tāds brīdis, kad jūs nezināt, ko darīt ar savu izskatu, tad te ir tas, ka es gribu jūs iedrošināt, jūs arī šo te visu varat izdarīt. Ko es iemācījos pa šo te laiku, ir tas, ka jārūpējas par sevi. Ir jārūpējas par savu veselību, un es to iemācījos ļoti grūtā veidā. Man bija tik ļoti daudz jābūt skolā, tik ļoti daudz jādara mājās. Man vienkārši visu laiku aizgāja pie datoriem, pie grāmatām, kas neko jau briesmīgi es neēdu. Nekādas treknas pārtikas vai kas, es jau tāpat skatījos, ko es ēdu. Bet, man ir jau tie 50 gadi, un, diemžēl, jau pāri pa 40, kad jau bija, es jau jūtu ļoti lielu atšķirību tam, cik daudz es vispār drīkstu ēst. Tas nonāca līdz tam, ka man radās veselības problēmas. Tas, protams, nav tikai ēšana, tas bija tas viss stress, pārbaudas darbos, visādi papīri, kas un esējas. Vienkārši tas bija ļoti stresains, protams, laiks. Otrs bija, ka man nebija laika vispār kustēties. Es aizgāju uz mašīnai kāpa aizbrauc līdz vilcienu, no vilciena tur puskilometrus, bet nav jāiet līdz skolai, no skolas apkaļ vilcienā mašīnā. No mašīnas mājā, un tas arī viss, cik es varēju kustēties. Kādreiz varbūt aizgāju kaut kur paskriet, bet tas vairāk tā kā hobija pēc. Un tad līdz ar to iznāca gan fiziskās neaktivitātes, gan arī to, ko es ēdu, vai precīzāk, ko es neēdu, ko man vajadzēja ēst. Februāris tas bija tieši 15. Atceros, kā tagad Valentīna dienā. Es nosēdēju visu dienu ātrās palīdzības uzņemšanā, jo tāpēc, ka man radās tik ļoti liels veselības problēmas, kā es domāju, ka es nomiršu. Man bija 210 spiediens. Iedomājieties, vienkārši asins spiediens bija nenormāls, un sēdēju 5-6 stundas, un viņi arī man pateica, ka neko man nevar palīdzēt, tāpēc, ka te ir savādāk tā visa situācija, te neviens nekādas zāles nedod ātrajā palīdzībā, ja tu patiešām tev nav atvērta brūce vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad man teica, ka man otrdien jāiet ir pie ārsta. Es aizgāju pie ārstas pārbaudi, un tās māsiņas visas bija šokā. Viņas man norāva visu, ko viņas man bija salīmējušas klāt. Man bija vienkārši uz tās trenažieru bija jāiet, un tad viņi gribēja kaut ko tur mērīt, un tā viņi pēc dažām minūtēm jau to visu eksperimentu pārtrauc. Un man dakters tādu biedējoši sejas izteiksmi pateica, jā, ka man patiešām ir šausmīgi liels veselības problēmas un ka man viņš izrakstīja tur zāles, bet tās zāles man uzreiz nepalīdzēja šo asins spiedienu, bet lai vismaz nedaudz, lai man vismaz ir 180, lai man nav vismaz pāri 200. Un vienkārši tas spiediens ir tāds, ka kuru katru brīdi var notikt kaut kāds sirds infarkts vai, heart attack, kāds latviski sauc, tā kā ar sirdi, ka kaut kas var notikt. Un tad man iedeva tādu pušumu mutē, ka, ja tāda kāda notiek man tas infarkts vai kaut kāds tas šī sirds kaut kāda, nezinu, plīsums vai kas, tad vienkārši, ka tad man jāiepūš mutē un jāsauks ātrā palīdzība. 911. Tā kā jūs varat iedomāties, kas vispārībā notika manī, kādas bailes un kam es gāju cauri, man bija vienkārši panika, man likās, ka man viss, kad es jau mirstu tajā dienā, kad man to pateica. Un pēc nedēļas man bija jāiet uz sirds pārbaudi tur, un es aizgāju to sirds pārbaudi, tur jādzer radioaktīvās vielas, tā kā bildes, es nemāku izskaidrot, bet, tur tajā vietā bija pilns ar 80, 90 gadīgām tantēm, un tur neviens manā vecumā nebija, un tad es skatījos uz viņām, un es domāju, bet tā taču nevar būt, kad es būtu tik šausmīgi nodzīvojusies tik tālu, ka man šitādas te problēmas ar sirdi kā 80 gadīgām, 90 gadīgām tantām, ko štam ratiņkrēslos turien. Tajā brīdī es vienkārši sapratu, ka man ir jārūpējas par sevi. Līdz tam es domāju, ok, labi,
es vēl šito izdarīšu, vēl tas ir jāizdara, man tas jāizdara, un tad es par sevi parūpēšos, tad es ēdīšu veselīgi, tad es kustēšos, un tad es rūpēšos, un tad es neuztraukšos, un tad es kaut ko izdomāšu. Bet nav tāda brīža priekš ķermeņa. Ķermenis vienā brīdī var pateikt, viss pietiek. Viss pietiek. Un viņš man to pateica. Viss pietiek. Man pietiek, ķermenis pateica. Es vairs neesmu uz mieru vairs neko ciest un gaidīt. Un tas notika tajā 15. februārī. Un kas tālāk notika? Tālāk notika tas, ka es sāku domāt, ko darīt. Priekš sirds ir sliktāk gulēšana nekā kustēšanās, arī ar to visu augsto asinsspiedienu. Un tad es darīju, ko es darīju, cēlos, un es maz katru dienu kaut vai 30-40 minūtes pa dienas pastaigas darīju. Pastaigājoties, tad es cilāju rokas un kājas. Un tad drīz pēc tam kritās imunitāte. Es saslimu ar gripu un tik ļoti traki, ka nedēļu vispārībā es nevarēju. Vienkārši, ja kādreiz jūs esat slimojuši gripu, jūs pat iedomāties, varbūt varat to, kā tas ir nekustīgi uz gultas. Un pēc tam martā 20. mums bija izstāde, pēc tam 2 nedēļas līdz pat iekšā aprīlim es nevarēju atlapt no tās gripas, un tad, kad tikko es atlabu, es dabūju saaugstēšanos, vienkārši man imunitāte bija vienkārši briesmīga. Un tajā 20. martā tajā izstādē šitā klētne bija mugurā, un man viss bija vienkārši pilns, es biju tāda pieaugusi, var teikt, visas rokas pilnas, viss pilns ar masu. Un tad arī, protams, vasaras semestrs man bija ļoti aizņemts. Bet es mēģināju kaut kādā veidā kustēties, kaut vai pastaigas vairāk un tā. Katram cilvēkam ir simpātiskā un parasimpātiskā nervu sistēma. Stress viņš uzkrājas ķermenī. Un arī, kad es mācos augstskolā tagad strādāt ar traumu, mums tas ir viena no lietām, ko māca, ka, ja cilvēkam ir trauma vai traumas situācija, tad pirmais, ko mēs darām, mēs strādājam ar ķermeni. Jo ķermenis kaut kur kādā rajonā ir uzkrājis to traumu, to stresu, to situāciju. Protams, man bija jālieto zāles. Man kaķis, laikam, iesprūdis, bet, necēru. Es aiztaisīju skapi ciet. Izrādās, ka viņš skapī ielīdz bijis. Saka, ieslēdz. Un es atradu Beachbody. Ir tāda viena programma, 4 dienas nedēļā mēs vingrojam un 3 ir brīvas. 2 dienas, var teikt, pēc kārtas ir intensīvs treniņš, tad ir 1 vai 2 brīvas, atkarībā no kur nedēļas dienas, un tad atkal 2 ir. Un to es domāju, tik daudz es varu atrast, un tas ir 30 līdz 40 minūšu garš hantels, un arī aerobais vienkārši fantastisks treniņš kopā salikts. Es tik labā nekad nebiju bijusi. Un tad es skatījos, ko es ēdu. Protams, kad es sāku ar to, kad es no rīta piecēlos un dzēru Herbalife alvejas dzērienu, tad šeit ir tēja. Tēju es ļoti maz lietoju, tāpēc, ka tur ir ļoti stiprs kofeīns. Es tā ļoti uzmanīgi ar to kofeīnu. Par cik man tas asinsspiediens pat tikai nokrities, viņš ir sakarīgs. Es vēl īpaši negribu iepazīstināt savu ķermeni ar to kofeīnu tik lielu daudzumu. Un tad, protams, kokteils un proteīns. Tas ir tās manas brokastis. Principā pa 8 nedēļām 3 kg. Tas nav šausmīgi daudz. Bet kā jūs redzat, vienkārši man ir drēbes, man ir tik daudz tā kā uz pakaramā. Tas bija šoks, jo tāpēc, ka tā es neko nejūtu. Bet mans secinājums ir tāds vienkārši tā, ka ja tu gribi nomest svaru, tad tas ir jātur kā prioritāte, kā fokusēties uz to. Protams, ka maksā tas, bet tad, kad es nonācu šī situācijā, kāda man bija, kā es jums stāstīju, ka dzīvības un nāves jautājums, tad tur vairs nav jautājums. Tur vairs nav jautājums, cik tas maksā, jo tāpēc, ka zāles maksā vairāk, daktari maksā vairāk un iespēja nomirt vispārībā. Tas ir kaut kas šausmīgs. Ķermenim tomēr patīk, ka tās kalorijas ir maz, runājot par vielmaiņu. Tad, kad es sāku šo mana vielmaiņa, uzkāpjot svariem, jūs zinat, man ir, kas visu to ķermeņa indeksu visu mēra, ir jābūt vismaz 15 gadu, lai ir uz leju, lai ir jaunāk. 10 gadus esmu dabūjusi uz leju. Šādā veidā es sapratu, tā vielmaiņa ir iespējams viņu aktivizēt ar visām šīm 3 lietām, ko es teicu. Dabūjot ārā stresu no ķermeņa, un tas notiek ar kustībām, ar meditāciju, dabūjot pietiekoši daudz proteīnu, jo proteīns ir tas, kurš aktivizē muskuļus un, protams, arī kustoties. Kad es iesāku šīs pastaigas 30-40 minūtes, viņas arī ir labas, bet nekādas liels brīnums no tā arī nevar sasniegt. Mēs tiešām cilājām svarus, hanteles, mēs darījām visu to, kas tur iekšā tajā programmā.
Un tas viss pateicoties tam, ka ir pietiekoši daudz šīs minerālu vielas un proteīns. Un šis proteīns nāk bez taukiem. Cālī, piemēram, ir proteīns, bet tur ir arī tauki un tam līdzīgi. Un tā kā šī vielmaiņa tiek aktivizēta ar to, ka mēs aktivizējam savus muskuļus. Ja jūs izdomājat sākt tievēt, tad jūs vienkārši ar mani varat sakontaktēties, es jums varu dot iedvesmu, atbalstīt. Un ko es jums arī varu ieteikt, ir tas, ka nevajag koncentrēties uz svariem, bet vajag koncentrēties uz to, ka kaut kad, kādā dienā tas notiks. Šodien es darīšu to pareizo lietu. Šodienu es darīšu savas veselības labā, savas nākotnes labā, savas ģimenes labā, jo ģimenei būs labi tad, kad man būs labi, un kad es labi jutīšos pati par sevi, un kad es būšu vesela. Ja, šodien es ieguldīšu sevi, es ieguldīšu ar šo meditāciju, es ieguldīšu ar savu ārtiku un ar kustēšanos ieguldīšu. Un ir ļoti viegli padoties. Paiet 1 nedēļa, 2 nedēļas, tu uzkāp svariem un nekas nav mainījies. 3 nedēļas, nekas nav mainījies. 4 nedēļas, nekas nav mainījies. Tajā brīdī liekas, ka nekas nedarbojas, nekas nesanāk un nekas nenotiks. Vienkārši tad ir tas moments, kāpēc es esmu šo grupu uztaisījis, ir, ka ir jākontaktējas, visu laiku ir jārunā ar cilvēku, jo tāpēc, ka es jums varu garantēt, ka ja tu turpināsi to darīt, ja tu to turpinās darīt pareizi, ja tu nemelosi sev un citiem par to, ka tu to dari, tā arī mēs mēdzam darīt. Es apēdīšu tikai šo te, bet tad īstenībā tā ir melošana, tāpēc, ka neviens neredzēs, bet mans ķermenis to uzreiz reaģēs un nobloķēs to visu iešanas priekšu. Un tas bija kaut kādas, man liekas, pagāja 4 nedēļas vai pat 5, ka es pamanīju pirmos rezultātus. Man jau tādas acis palika. Tas bija vienā rītā. Es pamodos un uzvelku drēbes un es jūtu, ka tādas tā kā vaļīgas. Ko es no tā sapratu, ja, ka koncentrēties un fokusēties nevis uz to esošo brīdi, gaidīt rezultātus. Es tagad neapēdīšu kaut ko, vai es izdzeršu vienu kokteili un man jābūt kilogramam, un ja man nav kilograms, prom, tik herbalais nedarbojas, vai arī tā programma nedarbojas, jo es kaut ko daru nepareizi. Bet koncentrēties uz pašsajūtu, uz to, ka vienkārši es ieviesīšu savā dzīvē šodien tādu un tādu lietu. Es ieviesīšu meditācijas, ieviesīšu pēc tam, kad es esmu to ieviesusi, ja, ka pamazām es to taisīšu sev jaunu ieradumu. Es kustēšos, un nevis tikai kustēšos, bet kārtīgi kustēšos, vingrošu un regulāri. Un tad būs šis rezultāts. Es to redzēju sevi, kā mans izskats izmainījās un mana veselība. Un tas man ir viss dārgākais. Jo tad, kad man teica, ka lai zvanu 911 un man iedevu šos te visus pūšamos mutē, es to nenovēlu vienam tādu brīdi piedzīvot. Pēc tam, kad man pateica daktars, man vakarā pēc tās pārbaudas pazvanīja un teica, Ginta, es gribu pateikt, lai neuztraucies, jo tāpēc, ka sirds nav bojāta. Ja, kad es tā ļoti ātri paspēju norēģēt, noķēru to asinsspiedienu un, es pilnīgi kliedzu mašīnā. Es pilnīgi, tik priecīgi, ka man sirds ir vesela un es domāju, es tagad to visu darīšu pareizi. Protams, ne uzreiz es to visu izdarīju, tāpēc, ka tas vēl joprojām bija dažreiz, ir, kā saka, pēc inerces mēs ejam, mēs darām, jo to nepareizo lietu ir vieglāk darīt. Tad, kad mēs nonākam strupceļā, tad nekas cits neatliek. Tas ir tas, ko es gribēju jums izstāstīt, savu dzīves bēdu stāstu, bet tagad tas ir priecīgs stāsts. Un ja jūs kādu no jums gribat kaut ko no šīs te programmas, es ļoti labprāt arī jūs atbalstīšu. Tā, pagaidām.